Dažu sauc par ērgli, citus sauc par sarežģītajiem zvirbulēniem, bet jebkurš bērns grib līdzināties gulbim. Nu ne jau tam, kas peld upēs un ezeros, bet tam gulbim, kurš ir tenisists. Nez vai Ozolam arī ir sapnis uzspēlēt tenisu. To mēs tūlīt visi arī uzzināsim. Valters. Valters. Jā. Bet, kad tevi redzēju? Nu, varētu būt. Nu ko, gatavs? Mācīsimies spēlēt. Labi, nu ko? Bumbiņi jau tev ir gan garderobas, diemžēl. Bet labi, ejam un es spēlēju. Bišķiņ, kaut kad Nu, es arī. Kaut kad 15 gadus apakaļ. Mums vienādas izredzes. Kreisā roka rada uz to stāvu. Jā, tas līdzsvaram, lai pagriezties pirms sitiena. Jā. Starp raketi un roku bišķiņ leņķis. Jā, galva nekrit zem roktura. Jā, trāpjam. Vedam uz priekšu. Kad nav kur iet, saliekas rokas un pieskaramies pleci. Snāk viss no rajona. Yeah! Ko? Labi. Ozols! Pārdaugava! RDK! Zolik 2! Ko jūt, ko? Ja tu vēl nejūt, stulīt jutīs, jo aiziet! Lai arī kas tu esi, tu nāc no konkrēts vietas! Apstākļi iespējas, tas viss pie tavs lietas, pilsēta rajona cielas, tavs mājas sienas. Ir viss tas, kas prezentē tev jau no pirmās dienas, tā ir daļa no tevi, un tur nav jādomā, ko kā par ko, kāpēc, tu esi parādā. Kaut kā izstāst, ka tu samuldējies par to, ka tu sen neesi spēlējis. Tā. Tagad uzmanīgi, jo ar servēm ir arī nosisti tiesneši. Nopietni, jā? Jā, ir tāds gadījums Ir vēsturē. bijis, jā. Kad bumba gaisā, ar kreiso roku, ar kuru mēs uzmetam, radam uz bumbiņu. Ja? Otru roku sagatavosim šeit, un tas izskatīs apmēram tā. Uzmetam, radam, un divas rokas lejā. Ir trapījums. Cenšamies kvadrātā pa diagonālu trapu. Pirmā. Vēl viena. Visu māju garumā bija iespēja cilvēkiem, gan saistītiem, gan nesaistītiem ar tenisu, uzzināt, kas tad tas ir tieši spēlēšanas Jā, jomā. tu mums Latvijas Tenisa Savienība sadarbībā ar SEB banku sāka šogad pirmo gadu tādu projektu, kad piedāvāja cilvēkiem bez maksas izmēģināt uzspēlēt dažādos Latvijas klubos tenisu. Interesi bija diezgan liela un cilvēkiem patika. Mēs ar šo SEB tenisa mēnesi vēlējāmies lauzt tādu stereotipu, ka tenis ir elitārs, dārgs un kaut kā nepieejams. Nekas astronomisks nav. Tā kā sporta kluba abonements apmēram. Nu tad jau tas pats, jā, vienkārši var vienu mēnesi to. Kas notiks rītā, 1. jūnijā? 1. jūnijā mums ir Rīgas dome organizē sporta nakti. Un tur būs pārstāvēt dažādi sporta veidi, un tenis būs Vērmeņdārzā. Līdz pēdējiem apmeklētājiem. No 6 vakarā līdz 10, tas paredzēts. Nu, kamēr paliks tumšs, jau tad jau neredzēs bumbiņu, pa ko sist. Ladies and gentlemen, it is a pleasure to be here in Paris, Roland Garros for Grand Slam action. The match of the day, Martin Solveig against Bob Sinclair. I could stick around and get along with you. Pats piežām rokas. Paldies. Tiesneša kungs. Viņš slepeni gatavojas. Jā, viņš zināja ātrāk, ka šitais te būs, tāpēc viss.
Bet, nu ko, forši neuzspēlēja. Jā, nebija slikti vēlreiz. Super, super. Cerams, ka patīk. Jā, pilnīgi noteikti. Ja uzmanīgi spēlē, tad trenties, tad var iemesties pirmā, otrā tenī jau savā starpā spēlē. Nu, ko tālūk mēs paspēlējām šodien tenisu. Paldies, ka skatījāties.